Sveicināti mūsu skatītāji! Mēs atkal esam kopā mūsu īpašajā projektā Ģimenes lietas. Mani sauc Ivo Roderts, un kā jau tas tagad ir pierasts, es esmu kopā ar Valdu Reķi. Labrīt! Valda, man ir viens jautājums. Mēs jau par viņu tā kā mazliet te iesākām pirms raidījuma ieraksta sākuma, un tā ir aktualitāte. Tātad šodien mums ir 26. oktobris 1916. gadā, un šajā rītā LTV1 rītziņās izskanēja tāda informācija. Tad, kas skatās šo raidījumu daudz vēlāk, tad varat mēģināt atrast arhīvos. Un informācija bija tāda, ka pēc kāzām, tad jau tad, kad cilvēki skaisti apprecējušies, viss ir brīnišķīgi noticis, 22% līgavas to nožēlojot. Jā, tāda informācija bija, to es dzirdēju šorīt ārā ejot no mājas, un man tas ļoti izbrīnēja, un tā pašā laikā arī ieinteresēja, jo es braucu uz ierakstu par ģimenes lietām. Nu, lūk, man izklausās, ja tas ir jau gandrīz tā kā piektā daļa, jau pat vairāk, tad ko tas īsti nozīmē? Nu, varbūt, es nezinu, tu vari tagad kā tāda līgava iedomāties sevi un nokomentēt, kas tas varētu būt? Un, protams, ko mēs ar to varam darīt vai nevaram darīt? Sevi kā līgavu iedomāties es tiešām nevaru, bet kādas līgavas, jo man šos arī nācies diezgan kāzās būt, es tiešām varētu iedomāties, bet ne tās, arī tās, kuras nožēlo. Tu pat vari tādas it kā... Jā, kuras nožēlo, jeb arī jau to nožēlu izsaka pirms kāzām. Ir arī tādi piedzīvojumi. Un man tas viss ceļ no cēsīm lika domāt par šo lietu, šis fakts. Kāpēc cilvēki izdara to, ko viņi pēc īsa laika nožēlo. Jā. Tur varētu būt dažādi, jo mums arī ģimenē šovasar bija kāzas arī. Un viens no iemesliem varētu būt šī lielā rosība ap kāzām, par ap tās kāzu rūpes, izvēlēties tur kāzu krāsu, tur visas tās detaļas, tas viss ir, ziniet, tas viss ir ļoti nogurdinoši īstenībā. Un tagad tie svētki paiet, un tā kulminācija ir bijusi. Un kas tagad ir? Jā, un tad tagad vienkārši tā, nav vairs tas action, un ir tā kā mazliet pat depresija. Jā, tad tie varētu būt tie gadījumi, ja tas ir vienkārši visu to lielo, tagad, tā kā tu teici, ja tos organizēšanās, pat ņemšanās un rezultāts. Bet, ja ir tā, ka tā nožēla ir nevis varbūt pat tik daudz dēļ to visas organizēšanas izrīcības, jautrības un izdevumu un viss cita dēļ, bet tas ir tāds, ka to vispār nevajadzēja darīt. Ja varbūt ar šo cilvēku to nevajadzēja darīt. Kāpēc tā? Vēl viena lieta varētu būt, par kuru es vēl kāzu sakarā domāju, ka pēc tam īpaši latviešiem ir tādi, kā tad tur bija? Un tagad sākam analizēt. Viņa rādi un viņas rādi. Viņu dāvanas un viņas dāvanas. Un tā tālāk, jā. Un diezgan ir tās mieles, tās arī. Tātad kaut ko sagaida tādu, un varbūt viss tā nenotiek, jo laulība jau nav par kāzām, principā, par balto kleitu, jā. Tas varētu būt vēl, to es arī esmu izbaudījusi dažādās citās sakarībās, bet kāzas jau neturpinās. Jā, sākās dzīve. Sākās dzīve, sākās ikdiena, sākās, tie ikdienas pienākumi, mazāk vai vairāk, un tā joprojām. Bet vēl par ko es domāju, šīs informācijas ietekmē, par to, ka nesen man kāds vīrietis, kurš ir gandrīz 35 gadus laulībā, teica tā: Valda, ja vien es varētu izvēlēties tagad, es nekad neprecētos. Un man jau likās, ka viņš ir tā tīri apmierināts ar dzīvi, iekārtojies, un ir bērni un mazbērnu pulciņš, un ļoti darbīga, rosīga sieva, un viņš teica, nekad.
Viņš saka, tu jau man nesaproti. Nu, es necentos saprast, bet tas fakts. Jā. Un vēl viens fakts, par kuru es domāju, tu arī varētu atsaukt atmiņā. Atceries, kad mēs vienu gadu organizējām pāru dienas, kā mums katru gadu ir, maijā, un tēma bija, es atkal izvēlētos tevi. Jā. Un tu atceries, ka daži pāri, kuri bija domājuši tur piedalīties, vai pat viens bija jau pieteicies, kuri neatbrauca. Jā, uzzinot to tēmu. Jā. Uzzinot to tēmu, un viena vīrieša arguments bija tāds, viņa mani otrais neizvēlētos. Viņi dzīvo kopā, zinot to. Viņi dzīvo kopā, un tās ir gadiem. Nu, jā. Pat reiz 10 tur, jā. Tā kā, un bija arī sieviete, kur nē, ar šādu tēmu, nē, es viņu neņemtu. Un viņi domāja, ka mēs tur liksim tagad zvērēt vēlreiz un tā tālāk, bet tā jau nenotika. Bet, pārdomu vērts tas bija. Jā, bet ko tas vēl varētu liecināt? Ja varbūt labi, kāds varētu būt padoms, jo droši vien tā grūtāk padoms būtu dot tagad tiem 22%, kuras tā tad ir tagad, jeb droši vien, kad žēl, ka nav aptauja par tiem vīriem. Jā, tas jau par tām līgām, bet labi, skaisti labi. Bet tātad tiem, kuriem tagad ir tās laulības aiz muguras un tagad ir nožēla, tur varbūt vajadzētu atsevišķi garāks sarunas, katrs gadījums būtu individuāls. Bet varbūt mani šajā gadījumā ieinteresētu, ko mēs varētu teikt tiem, kas tagad varbūt domā par kāzām, laulībām un varbūt pat jau plāno ja varbūt ir izplānots un notiks drīz. Varbūt ir kāds padoms, ko tiem teikt? Varētu būt tā no pieredzes un redzot arī citu cilvēku kāzas, jo es esmu piedalījusies ar dažādu viesu sastāvu, es domāju, skaita ziņā, no 8 līdz vairākiem simtiem. Un tā kā tas vīrietis teica, ja man atkal būtu iespēja izvēlēties, es neteikšu, es neprecētos, es precētos, bet kāzas būtu par mums diviem. Ne par 120 cilvēkiem, kuri bija mūsu kāzās, kurus es dažus pat nepazinu, bet viņas bija jāaicina, jo tā gribēja vecāki. Un, kaut kā tā. Tātad domāt par to būtiskāko. Par to būtiskāko un tie izdevumi un viss pārējais. Varbūt nedomāt par to šovu, jeb neorganizēt šovu un domāt par to, kā skaisti nosvinēt. Un skaisti nosvinēt var ar nelielu viesu sastāvu un ar nelieliem izdevumiem. Jā. Bet droši vien tas galvenais tad arī vēl tā kā kopsumējot būtu, tomēr domāt un pārdomāt vēlreiz. Un vēl es gribētu piebilst, ka nepakļauties sabiedrības spiedienam. Kāpēc tu neprecies? Tu tik ilgi pazīstam jau. Un kāpēc tu neprecies? Kaut kas nav, īpaši vīriešiem šis spiediens ir, kaut kas nav labi. Tev ir 30, cik tur, un tu neesi precējies. Jā. Tā kā no tādas puses pārdomāt, kāpēc, cik, un vai tas ir priekš viesiem, draugiem, svētki, vai tie ir mums, vai tie ir kopā, un kas pēc tam novāks. Jā. Labi, paldies tev, Valdi, par šo sarunu. Noteikti jautājums ir tāds, par kuru nākas domāt, un droši vien, ka daudz no jums tagad arī daudz ko pārdomājat. Ja jums ir kādas idejas, jautājumi, ieteikumi, komentāri, tad, protams, droši varat pierakstīt, ir zem šī video, tur tam paredzēta vieta. Dariet to, mēs ar interesi tad arī lasīsim, apskatīsimies jūsu komentāros. Bet tagad es gribu teikt paldies vēlreiz, Valdi, kad mēs varējām būt kopā, un uz tikšanos nākušais reizēs. Lai visiem izdodas visi svētki!